Kā tu skaties uz enerģētiku šobrīd Latvijā? Tā ir jau pieminēja, ka tā ir būtiska, bet kāds ir tavs skatījums, kur mums vajadzētu virzīties un vai mēs šobrīd atrodamies labā pozīcijā, sliktā pozīcijā? Kāds ir tavs vērtējums par to? Bet kā tu gribi? Pa lielam vai detaļās? Nu, pastāst pa lielam, un tad, ja būs jautājumi, tad pamēģināsim. Pa lielam, un teiksim, jā, tad, kad mēs taisījām šeit savu to programmu uz Eiropas parlamentu vēlēšanām, es teicu, ka tur ir obligāti jāieriek punkts, kad Latvijai jākļūst par enerģiju eksportējošu valsti. Un tas ir iespējams. Tas ir iespējams, ja pareizi tiek sakombinēti atjaunojamie energoresursi, ja, ar stabilām, teiksim, šīm ģenerējošām jaudām. Tas ir izdarams. Tas varētu būt pamats jau pavisam citai, ļoti lielai programmai, kur varētu saukt par ūdeņraža ekonomiku. Ja. Tātad lēta, eksportējama elektroenerģija, līdz ar to, teiksim, jā, pamats, lai no šīs, ar šo elektroenerģiju iegūtu ūdeņradi, kuru arī var izmantot jau ar citu pievienoto vērtību, teiksim, kā eksporta preci, jā. Vai vēl lielāku pievienoto vērtību radot sintētiskās degvielas, kaut vai to pašu metānu, kaut vai varbūt amonjaku un tā tālāk. Milzīgas iespējas, un šodien no rīta vai vakar, kad mēs skatījos laikrakstā, ja nemaldos dienā, tur arī bija viens izcils virsraksts, kad enerģētika ir tā, teiksim, jā, kurai vajadzētu kļūt par eksportspējīgu preci šeit Latvijā un viņas tautsaimniecībā. Man ir liels prieks, ka tādā veidā domāju ne tikai es. Es domāju, ka šai lietai ir jāsāk gatavoties laicīgi un pārdomāti. Šobrīd, diemžēl, tā nenotiek. Ja? Mūsu kaimiņi, igauņi, lietuvieši, katrs, protams, savā virzienā, vai ne, teiksim, mums ir tikuši tālāk priekšā. Latvijai tajā pašā laikā ir milzīgs resurss, milzīga bagātība, saucās Daugava. Ja? Un visas šīs hidroelektrostacijas, vai ne, kas arī ir atjaunojami energoresursi. Ja? Ja tas viss tiktu kombinēts vēl ar pārdomātu kodola enerģijas izmantošanu, ja? Ar īsti sabalansētu varbūt šo ģenerējošo jaudu portfeli, vai ne, teiksim, ja? Tik un tik saule, tik un tik ūdens, tik un tik vējš, tik un tik kodola enerģija. Visiem būtu skaidrs spēles noteikumus, kuriem mēs ejam. Diemžēl šobrīd Kems vēl pagaidām tādu portfeli Latvijas sabiedrībai nav spējis piedāvāt, kaut vai kaut kādā nākotnes vīzijā. Es ceru, ka tas tiks izdarīts, cilvēki varēs to novērtēt, un tas būtu neprāts atteikties no tādām ekonomiskām iespējām Latvijai.